Trešdiena, vakar, labrīt, dīvaini man, bet labi, neko darīt. Jā, braucu uz Savirzi. Tas arī šodienas galvenais piedzīvojums. Esam ready to go uz Savirzi. Viss fine, vakardien kaut kādu sīkumu, kurus es nenofilmēju, bet kopsumā viss ir skaisti. Braucam! Tā, mēs esam uz Savirzes, kā mums šeit izskatās. Proper saviržnieks, arī OG, arī tādīs laikos, ka šī mašīna pirmoreiz tapa, tikai regulēja to visu. Viņš iekraus iekšā mani tur, kur ir sadalītie cilvēki. Savirzes ir jāregulē ar svaru iekšā, jo mašīna nebrauc bez cilvēku, ne? Kad stāns nav dzīve, tad sāk pietrūkt vietas arkā. Bet labi, tur ir vēl ko pievelcēt, tā kā mēs tiksim apakaļ līdz normālajiem rādītājiem. Šī tik tālu tikuši. Būs labi, būs taisni, viss brauks ideāli. Viņš regulējās. It kā doma ir labi, bet uztaisīt. Tā. Tā bilde. Pie tā es tiku. Gribēju citādāk, bet... Gribēju, kā labāk sanāca kā parasti. Gribēju, kā labāk sanāca kā parasti, bet jā, ir jāveic šādi tādu uzlabojumu aizmugurējā piekarē un arī aizmugurējā sarkās, lai tiktu līdz kaut kam. Šai nedēļas nogalē būs kā būs, pēc tam izlabos un varēs izlikt precīzi to, ko gribēju. Bet šitas arī būs noteikti ļoti labi braucams. Maigā saule. Es gribēju sagāzumu 3 priekšā un kaut kādi 2 grādi aizmugurē un Savirzi 0 aizmugurē un 0 priekšā, bet sanāca no tā viss tikai 3 priekšā un 3 grādi sagāzumu un 0 mm vaļā priekšā. Nesanāca, tāpēc, ka aizmugurē mazliet par agresīvi ir uztaisīts sviras un līdz ar to tad nebija iespējas izdarīt tā, kā gribējās. Bet labi, ok. Mēs tikām līdz 3,5 grādiem aizmugurē sagāzumu un aptuveni 2 mm ciet. Līdz ar to tā mašīna būs bišķi stabilāka. Varbūt negribēs tik ļoti griezties iekšā, kā man gribētos, bet līdz ar to tad vienkārši būs šādi. Un šai sacīkstē būs labi, pēc tam jau pārtaisīs to, kas ir jāpārtaisa. Ir ceturtdiena, krāmēšanas kadra šoreiz izpaliek, bet mēs jau esam Pērnavā. Labrīt! Labrīt! Ieradāmies. Kas šodien ir uzmanības centrā? Honda. Sveiciens no Pērnavas. Pērnavas Amarais 4. posms un priekšpēdējais. Un mums īstenībā ir jaunumi, ko jūs esat redzējuši, cerams, iepriekšējās sērijās. Ja neesat, uzslēdzat iepriekšējo sēriju vai iepriekšējās. Un mums ir šoreiz bišķiņ mazāk bēmbji. Mums ir 2. No bēmbjiem mums brauks Krišjānis. Noteikti šoreiz iesim atkal uz piedestālu ar Krišjāni. Olivers ir bēmbjos. Un tie bēmbji jums arī būs sacensībās. Mums ir arī Kaimans, kas ir Porsche Latvija Racing Teams, ko mēs apkalpojam. Un Integra, ko Valds brauks, kurš parasti taisa ēst. Viņš nomainīs profesiju nedaudz. Ēst viņš arī gan taisīšot, tā viņš teica. Bet kaut kā tā, tas tāds pagaršs ievads. Un Kerijs, protams, kā vienmēr kaut ko arī storijo. Bet lūk, te mums ir tas Kaimans, kaut kur varbūt iepriekš redzēts, devaltā varbūt. Kur ir Integra. Un Integrai pēc 10 minūtēm jau ir jābrauc. Viņa tika, es teiktu, rekordu laikā atjaunota, salikta un ir gatava startam. Un, kāds smaidīgs. Nu, Valdi. Brauksim. Kas sanāks? Nezinu. Jāpasaprot, šito pirmo sesiju ir jāsaprot, kā vispār viņi uzvedās, vai visi turās kopā. It kā visam jāturās kopā, Savirzē nekāda aizrādījuma nebija, motorā arī nekāda aizrādījuma nebija. Reks režīmā izbrauks, pierakstīs trasi. Pierakstīs trasi. Jā, jo es arī neesmu Pērnavā braucis reāli vairāk kā 3 apļus. 19. gada. Nu, 18. vispār. 18. gada. Kas ir 6 gadi.
Šogad nē. sapnis izbraucu ar Kapkāru, jā. Bet, zin kā, nav bijis race weekends 6 gadus tev šeit pa pilotam. Un pagājušais tu arī brauc ar 3 reizes mazjaudīgāku mašīnu arī. Jā, bet arī priekšpēdzīgs, kas vismaz kaut kas ir labi. Lūk, jā, šis auto brauks gan sprintu, gan nākāk 2 stundas. Tas arī kaut kas jauns. Man liekas, ka mēs baigi, bija palangi, jā, bet tā baigi neesam. Durants, teiksim tā, fani, ne fani, bet speciāls, neesam baigi daudz to darījuši. Un, lūk, kaut kā tā, Bembīšiem būs otrā sesija, tad reka jau Leo mašīna brauks. Vienkārši patestēties, pabraukāties. Olivers brauks kā jau ierasts, un Krišjāns mums būs rītā. Sveiki, jā, esmu nedaudz apslims, bet jā, 4. gonka šogad jau, jā? Jā. Nē, mums jau ir, mums ir 7. Mēs to fokusu uz Integru liksim sērijā. Mēs braucam visu Hondu, visi priecīgi par Hondu. Dembi apnikuši, Porsche apnikuši, tagad ir Honda. Cerēsim, ka Valdim, tagad ir pressures, viņš tagad ir drivers, nevis vadītājs vai menedžers. Un tagad visi braucēji viņam var prasīt un likt viņam performēt. Jo mašīna, es domāju, ir spējīga. Tur nav pressure, bet P1 tā kā ir tas, uz ko mēs ejam, es domāju. Pats svarīgākais, lai tā mašīna iztur, un es domāju, ka Valds izturēs. Mašīna, mēs neko nezinām, viņa nav braukusi. Kaut 11. gada. Jā, tur tik daudz visādas lietas, kas varbūt pat nezināmas. Mums nav ne rezerves daļas daudz līdz, nekā, viss jauns. Redzēsim. Bet es domāju, ka viss būs labi. Jā, dzīvosim, redzēsim. Hi for my garden. Hello. Porke būs vairāk nekā BMW. Man liekas, ka jau ir. Tu arī strādā, ja nevis tikai runā. Jā, es arī strādāju. Tikai mašīna? Nē. 3, 4, 5, šis laikam ir mašīna. Sarkanās kēdes tā, iet klāt, tās dropstārs. Tādas mamiņas ir, Katri mūzika arī klausās. Naskar belīs. Tam kombinezonam ķivera nepiestāv, bet tā ķivera piestāv Naskar stilam. Ļoti labi. Good? Okay. First lap's easy, yeah? Es negribu ticēt, ka viņai tādā, ka visi būs piek. Es tiešām negribu ticēt. Es nezinu, kāpēc. Kāpēc es negribu? Kas tur ir Karlo? Shoutouts to Karlo. Viss jau sākās? Nav uzsildīts motors. Vajag stīgu motīrīt. Viss notiek. Strāzdiņi, ko var pa Hondu pastāstīt? Kas? Neko nezinu. Bet tā stilīgi, ne? Vispār es esmu skrūvējis Hondas, kur 2 gadus pēc kārtas ir čempioni bijusi. Tā kā Honda... Nav pressure, jā, Valdim. Bet redzēs. Te jau jāaprot ar mašīnu. Jūs stāsties priekšā, tur rupi reiķinot 200 zirgi no 1.6, Robs arī pieliek rociņu. Tev būs privāta. Brīva trase būs, labs. Jā, malcam. Kaut kas viņam droši vien lāsa tagmaisījumu nepareizi. Trīs vārdos, kas tur bija, Rob? Kas tur bija? Gaisa masas, zonde, lampa zonde nerādīja, vai ierāva eroru un rādīja tur mega liesu. Bet viņš nevar būt tik liesas un vispār rūkt. Tā kā kaut kas notika ar zondi vai vadiem, bet Rādīja? 22,4. Cik ir jābūt? 14,7 tukšgaitā. Tā nevajadzētu rūkt mašīnu. Degvielu. Boksos. Degviela beidzās? Jā. Laikam tērēja vairāk nekā bija plānots.
Labi iet tad. Aizam vaļā, jā. Reku, starp citu mums riktīgi stilīgi šitā te ir. Kāds ir redzējis? Ne līdz galam stilīgi. Nu, ir ļoti. Jo nav caurspīdīgi, mēs neredzam, kad ir pilns. Stop! Pilns? Netik projām, vajag lēnām. Stop. Tev teica nelai, ko tu dari? Netak iekšā. Tas dačiks kļuko mēs ielikām 5 apgriezienus un ir pilna vāta. Cik tur ir 5 apgriezieni? Viņš neko neielējāt, ne? Nu nē, viņam dačiks melo, es domāju. Ja viņš parādīja pilnu vāku, tas nav pilnu vāku. Shakedowns done. Nu, Jāpaklausās pilota viedoklis. Labi, tūlīt dzīsim pēmis. viss labi. Rezultāts ir 1:38.19 pagaidām labākais. Nu, ātrāk nekā ir citi BTC1 piloti. Līdz līdera galam vēl bišķi pietrūkst. Kračējis parabolā izkrīt no vērteka. Viņš Tur nav labi, jā. burbuļi, tu nedrīkst no Nu tas ir tāds, tas ir vienkārši driver errors. Tas ir driver errors. Es nesaprotu pārnesumu. Līdz galam griez? Jā. Nu, ko nozīmē nesaproti? Kur likt 5. kur nelikt? 5. jau tur galā ir. Tik īstā kā arbe. Līdz galam? Nē, līdz galam nav, bet es nesaprotu, vai tur ir jāliek 3. vai palikt 4. vai kur neko nesaprotu varbūt. Izanalizēs datus tūlīt un... Stūrējās, brauc labi. Vibrē riteņi, bet tas ir driver errors. Kā tu viņš pirmajā aplī aizšļots tā, ka es savus dūmus savodu salonā. Ok. Tagad Richteru kombinzons, bet nu ķipā... ABS nav pieprogrammēts, jā? Nav, viņš neeksistē. Jā. Nav pareizais ķūns ABS. Griez līdz galam, jā. Kādi pirmie darbi jau pie Hondas Roka, ko tu dari? Vecā skola. No? Jāskatās uz vecēm krāsu. Mums ir izbeigusies zonde laikam. Viņa bija jauna, 10 gadus kārtībā. Izturēja 2 apus. Bet man patīk tas OM. Nu, šitais. Tas ir OM. Patina. Patīna, jā. Nu, kā ir? Kādā krāsā ir? Es saku, ir ok. Ir ok, jā. Ir ok. Valdis ir nobraucis jau 2 sesijas, kaut ko tur spriež un domā, staigā. Valdi, kas notiek? 2 sesijas nobraucis. Jā. Nomet laiku. Noņēmām bremžu pastiprinātāju otro reizi. Kāpēc? Tāpēc, ka baigi mīksts bija. Vispār nebija sajūtas, ka bremzē. Sūtījām sveču bildes Antonijam, līdz ar ko ir bijusi uzticība tam, ka viss ir kārtībā. Kārtu krakšķis, bet tas laikam tā ir. Tā ir. Tur neko neizdarīs. Lielam, jā. Pirmā sesijā bija jābeču laiki. Otrajā sesijā jau pietuvojos tipu konkurentu laikiem. Viņi brauc 33, un bija 3, 4, 8, 2 apļus. Pēc kārtas. Bet tu zini, kur vēl var uzlabot. Nezinu. Bet domāju, ka nevajag vienkārši savākties vēlreiz uz to visu un būs labāk. Viss ir jauns un ļoti daudz jaunas informācijas. Bet shakedowns ir izturēts. Jā, shakedowns ir izturēts. Tagad būs sesija, kuras izlaižos, taisīšu sēst. Skaita, cik amītim ir klikšķis uz vienu pusi, tad aizgriezīs uz otru pusi, tad viņš sapratīs, kur ir bijuši uzlikti, un tad Valdis saka, vajag cietāk priekšu. Atnāc uzgriezīs. Riepām. Paskaties, ko mūsu poļi dara kaimiņi.
Mums pirmās 3 sesijas aizvadīts. Nu, ja mašīna stāv uz sāniem, tas nekad nav labi. Līdz sāniem tur vēl tālu. Nu, pacelt visa puse, sauksim. Jā, tu vienmēr piečakries pie vārdiem. Jā, un to vienmēr izgriež ārā, tā kā es varu teikt, ko es gribu. Strāzdiņ, ko dari? Sildos vasarās zem kartas mašīnas. Reāli viņš guļ, neredz? Kaķis. Tikko pieskāros, kārba tik karsta. Kauņas video var redzēt, bet tur nav paskaidrojumi. Mēs mainījām šitai mašīnai kolektoru vienu. Tagad otru mainām. Saplīs. Iereiz. Es maz noflikšu sēžu vispār. Visu. Lūdzu! Kaut kur tur. Aha! Plaisa. Viņš kaut ko pūš garām, jā? Nu jā. Nevilku, kamēr tu tur netiks. Nav jaudiņa. Jo pūš garām, nav pretestības, nepareiz zondas mēra. Jā. Troksnis liels. Puse jānojauc, jā, tur, lai to izdarītu. Nav tik traki. Nu labi, ka pusdienlaiks. Un tad jau dosim vaļā pēc tam atkal. Mums baigi tas patīk, ka pusdienas laikā jāstrādā. Nu, pēc tam varēs paēst, kad būs beidzies pusdienlaiks. Kad būs augsts ēdiens. Nē, viņš ir ar plēvīt, viss silts, viss labi. Ar plēvīt, jā, pienzu. Iedarbina. Ko vajag pastīties? Liekas, ka varbūt skaļāk. Izpūtais izdedzinājās noteikti. Apakšē ir saskrūvēts pie kolektora. Tur ir skrūves, redzēt. Tur skrūves ir vietā. Ir. Kas ir? Nu, uzliek. Jā, var redzēt. Tad varbūt kaut kā. Ar cik viņam ir tev savienojumi? Viet tikai tur, tad viss kārtībā. Uzreiz saulens virsū. Saulens bija kā Kā? Saulens bija ģiverē, jo man nav stikliņa. Nu, kāds laiks? 4-1. 0,7 moment, jā. Happy Valds. I'm happy for him, you know. Kas saka? Beigām beigas sāk slīdēt. Nu, tu karsta traka. Principā Valds var ar sevi runāties, jo tas, ko viņš parasti vienmēr pilotiem stāsta, nu, ķip, ka viņi sūdzās, ka kaut kas tur slīd, kaut kas, tad... Viņš jau pasaka, un tad domā, ka pēc tā. Tā jau ir. Man liekas, vēl kāds 13 uztaisīja jaunus. Flētspots ir taisna vieta uz apaļas riepas. Es domāju, ka tagad jau riepa ir kļuvusi nevis par apli, bet tagad 12 stūri. Diezgan tur galā, kad jūs 190 plus ir, tad ir tāds... Cik plānā vispār riepas jāpērk ir, vai domā? Jau vēl tās jaunās liktas, jo es viņus uztaisīšu arī par 12 stūriem. Es domāju, ka jaunas riepas jāliek uz kvali. Bet es vispār domāju, es reiķinājos par riepām. Viens komplekts, varētu. Cik maksā viens komplekts? Bija lētāks. Mazāks izmērs. Jā, nevēlos, es skatījos, ka 137 gabalā, nevis 170. Tāda jau ekonomiska vispār. Jā, autosports vispār ir ekonomisks. Jā. Tāpēc es braucu viens 6 motoru. Tas ir mazāks ekonomisks. Strāzdiņ, tev patīk autosports? Jā. Nu, ot. Tev šitā vienkārši Tā jādara. kā Lando, tenī tur Grill de Grid, ja? Viņš bija nenormāli nelaimīgs. Tu biji Roberta aizgājis. Padirst! Kāds? Nē, es biju aizbraucis ar moci, pastīties, kā Valds brauc. Un kā viņš brauc? Labi brauc, nevar pateikt no malas tur neko. Bet nu dzied Hondiņu. Es biju aizbraucis pastīties, kā tu brauc, 3 reizes pabrauc garām. Es sapratu, ka es tur neko baigi nevaru pateikt, to smuks trajektorijas bija. Es gādīju, kā man Līo teica. Nu, ķipa, ja Un nes, kāds apmērs? 3-4-1. Nu, labi. man ir par ko padomāt tur. Labi, riepas arī nav nekādas mega svaigās. Jā, baigi sāk slīdēt uz beigām. Sāku just, ka man stūma visur. Visu kur un pakaļ. Es pie Visu, šaļiem kur nu paprasīju, kur. lai 15 atliek. Izrādās
Valds ir bijis ārpus trases. Valdi, kur tu biji ārpus trases? Pēc garās taisnes? Garās taisnes saprotu. Pirmajā kreisajā es arī tā kā man Leo teica, ka man ir jāļauj, ja tev nav bail un tev mašīna nenes zālē, tad tu brauc pa lēni. Tad es darīju tā. Ļoti labi. Es atradu to brīdi, kad viņi aiznes zālē. Ar abiem riteņiem pāri kerbam. Jā, viņš vienkārši izlidoja no trases, tāpēc es pārbaudām, bet te viss ir stīgā. Okay. Panda, protams, prasās tā mašīna arī, bet Nu, gan jau, viss nevar uzreiz. Tā, nu, Valdim izrādās ir bijusi notikumiem bagāta 4. sesija. Kaut kāda ģeneratoru siksna laikam ir nomesta un pazudis viens lukturītis. Valdis ies pastaigā vakarā meklēt lukturīti. Tur, kur viņš kaut kur izbraucis ārpus. Kurā ekskursijā tas notika? Es domāju, ka tur, pēc, kad es atkal tur par ātru atbraucu. Viņš var izlidot jebkur, es uz Sausage kerbu uzbraucu ar parabolā. Es jau sāku eksplorot kerbus. Bet tehniski kas notika? Ģenerators X nometa... Pēc? nebija rev matchings. Kas ir rev matchings? Tikai 46 izmēru, tikai 3 pedāļus nostiept. Tikai tur būtu platāks pedāls gāzes jāuzpēc. Jā, Nu labi, viņi ir beigti vai viņi var uzlikt atpakaļ? viņi beigta. Tev ir vēl viena? Jā, mēs uzlikām citu tagad. Nevis jaunu, bet citu. Citu, jā, jaunu bija virsū. Kā izdarīja, kā labāk, uzlika jaunu, jaunā neizturēja spriedzi, tāpēc uzlika atpakaļ vecu. Jauno zinājis nepieņēma rekordu. Tas ir viss, kas no viņas palicis. Jā. Nē, nevarēja viņu Stulbākais tas, ka es nepamanīju varningu. Kas bija? Varnings neieslēdzās, tāpēc, ka varnings ieslēdzās bija 11,5, nebija paspējis līdz 11,5 nokrist. Jā, vajag. Iepriekšējās sesijās vēl skatījos gaisa masas gaisa degvielas attiecību, tad šīs jau ir šajā sesijā jau vairs neskatīju. Nu, klausies, tu 1,1 nomet, tā kā tas jau ir progress. Ja skatās uz ceļu, tad ātrāk sanāk. Jā, degviela. Kaut kāds 8 sekundes šodien, jā? Progress. 6. Nu labi, principā vairs nav tālu no labākā laika, kas bija pavasarī un būs labi. Jā. Iesim vakarā pie Mēlanda, paprasīs, lai jau iedod šodien kausiņu, var braukt mājās, ja? Nu. Šitā nedrīkst runāt. Bet interesanti tas, ka man nav bail aptīt. Tur Mēs rīt redzēsim. Valtu 3. sesijā ar tādu minību tur bišķiņu, tur tev grūti gāja. Tūlīt man sanāca, jā. Iepriekš mēs ko darījām, mainījām šitien kolektoru, tagad, kā jau iepriekš redzējām. Svīd sajūgs Oliveram, tas nozīmē, ka labāk sesiju izlaist un to izdarīt šodien laicīgi, nekā te palikt pa nakti. Kā tev veicās, Mārtiņ? Labi, Labi, jā? Ir nost, vēl nē. bet drīz. Cik ilgā laikā es par samainīt šitā? 3 minūtes vēl laika ir. Nezinu, tā kuro reizi. Cik ilgi aizņem sajūgu novērt? Tu zini Strasdiņu? Tāds starpīgi. Valdim bijusi noslēdzošā sesija, ja? Nu, riteņi ir savā. No ko rāda, mums neko nerāda. Nav labāk pa 3-3-0, ne? Done for today. Diena ir gandrīz galā. Mums šobrīd BMW brauc trasē, kā redzēt, ka arī kaut ko filmē. Mums gan tikai viens BMW vairs brauc, kā jau rādīja maina sajūta Olivera auto. Un rīt vēl un rīt arī ir testi. Poršam vēl ir viena sesija. Valdis kaut ko tur gāzē, kā trānē. Kas tur gāzē? Valdis savu mašīnu. Roberts, protams, vai ne? Būs video no Grigaiša. Viņš aiz manis brauca, atsildījās. Es tik labi paņēmu otro kreiso, ka aizmirsu, ka man jāsāk bremzēt ātrāk ir un lokaps un taisni un vairs ne. Tikai lokaps, taisni un kļava un sāniski pa kerbu. Šī te limits. Bet laiks neuzlabojās. Kāpēc? Varbūt būtu uzlabojies. Tajā aplī. Tajā baigi labi likās. Baigi labi. Thank you, Oliver. Tā kā ne, izskatās veseli lielāk. Vajag neko, ko viņš var. Mums Džeki ļoti veikli strādā un es pat nespēju kameru paņemt jau Honda ir gaisā. Un Jānis
defektē, ko Valds izdarījis offroadā? Jā, viņš kaut ko sabojājis. Nu, kaut ko redzi, vai tu vēl nepārzini šitās Hondas tik labi? Man pašam bija Honda kādreiz. Viena no vislabākajām mašīnām. Nu, tu tagad skaties atšķirības, kā ir vienā pusē un kā ir otrā pusē, ja? Vislabākā ir mašīna tā, kuras tev nav žēl. Es zināju, ka man tai Hondai maksimālais ātrums uz asfalta ir 170, bet uz zemes ceļa 160. Zini kā, ja pirmo vēl varētu teikt, tu biji aizbraucis uz Vāciju notestēt, tad par otro es tagad nezinu. Somijā. Nē, vajag lokurīt. Varbūt tu, Roberts, savu pieredzējušu Hondistu apsver. Jā, Hondas pieredze ir tikai pati pirmā pieredze ar automašīnām. Tā man bija pirmā mašīna. Labs 1.3 bija. Jā, White Mouse. White Mouse? Jā. Ar sabu, ar DLS tumbām. Balta, 17. Lieliem ritiem. Uz 18 bija Flakesam, man liekas. Uz 18. Man bija uz 16. Es pateicu, kā griežās vispār tā kā... Nu, ir iebraucies pie gulta. Tātad šī svira ir taisnāka, šī svira nav tik taisna. Nu, ir pulkstens jau 8, mums treniņi jau citceni noslēgušies, man liekas, pirms pusotras stundas. Bet, protams, kā jau ar tikko uzbūvēt auto, kaut kādas lietiņas jāizdara. Jā, nu tiek nomainīta eļļa, protams, jo tas dzinējs tikko bija salikts. Kas tur bija? Nē, tur, teiksim tā, es novērsu defektu, bet es nezinu, kur bija defekts. Mums ir iespēja regulēt to piekari. Kaut kas ir salocīts. Kaut kas ir salocīts, mēs nezinām kas, bet mēs varam paregulēt atpakaļ. Nu, tā kā šobrīd viss ir taisnīgs. Valdi apmierināts? Es nemeklēšu vēl vienu dziesmu, Robi. Valdim nepatīk otrā. Var tev nepatīk pirmā. Pirmo, man vienalga, man patika otrā. Man arī. Mūsu savā Valdis cīņa. tur vairāk brauc, tā kā... Lai iet Valdi izvēle, jā, šoreiz. Tā, kad es braukšu, tad mēs manu mūziku uzliks vispār visu redzēsim. Mūsu sanāks, nu neteiksim strīd, bet diskusija par real dziesmām. Jā. Smaga diskusija vienmēr bijusi. Ir dažādas gaumes, dažādi vecumi, dažādi sociālie stāvokļi. Sociālie stāvokļi! Un tomēr ir jāgatavo pašiem. Tur es Stefanija pici 2 stundas. Honda gan jau drīz būs atpakaļ uz visiem 4 riteņiem. Vajag ilgi maini sajūgu, Robi, viņi tur kaut ko vēl dara. Ritenis nav noņemts. Nē, nu atpakaļ pie zemes. Nezinu, neesi iedzinējis šajā situācijā. Tas nav steigts. Nu jā, nu labi. Sataisīs Hondu, Valds taisīs ēst un kaut kā tā testēja Dan.